Brabantija Latvija kopš 2008. gada ražo gan gludināmos dēļus, gan ārtelpu veļas žāvētājus, gan arī iekštelpu veļas žāvētājus. Es pats strādāju Brabantija Latvija 7 gadus un 4 mēnešus. 2008. gadā tika atklāts pirmais korpus, sākta gludināmo dēļu ražošana. 3 gadus vēlāk, 2011. gadā, tika atklāts ārtelpu žāvētāju, tautā pazīstam kā rotarija ražošanas iecirknis, un 2022. gadā, tā ir telpa, kur mēs šobrīd atrodamies, mēs atklājām 3. cehu. Un 3. cehā mēs pamatā ražojam iekštelpu žāvētājus un redzam, ir gan jaunas tehnoloģijas, gan jaunas iekārtas, gan, es teiktu, Baltijā modernākā pulveru krāsošanas līnija. Šajā cehā drīzumā sāksim viena jauna produkta ražošanu, kas papildinās esošo iekštelpu žāvētāju produktu klāstu. Un, protams, mūsu attīstības nodaļa jau šobrīd strādā pie vēl nākamajiem produktiem, kuri varētu parādīties tirgū pēc gadiem 3, varbūt 4. Brabantija koncerns šogad svin 105 gadu jubileju. Līdz ar to mēs kā jaunākā rūpnīca koncernā esam arī tā, kura visstraujāk aug, jo mēs redzam jaunas iespējas, mēs redzam jaunas tirgus nišas, un, protams, Talsu novadā ir visčaklākie, strādīgākie un gudrākie darbinieki, kas palīdz attīstīt šo rūpnīcu.